Šodien Latvijai svētki. Kādi? Ekoskolai Latvijā 10 gadi. Mēs, Dricānu vidusskolas pārstāvi, arī esam ieradušies Rīgā uz šiem svētkiem. Un ko nozīmē tieši Dricānu skolai šie svētki? Dricānu vidusskola ekoskola programmā iesaistījās 1. gadu. Un mums liels prieks, ka mēs izpildījām visus nosacījumus un esam oficiāli saņēmuši Latvijas ekoskolas nosaukumu un arī diplomu par labi padarītu darbu. Tad gandarījums ir, vai ne? Jā, protams, un tagad mums ir arī tālāki mērķi. Mēs centīsimies iegūt zaļo karogu un sāksim par to cīnīties jau šajā mācību gadā. Ko tad varam darīt šīs lietas labā? Mēs esam izvēlējušies tematu par klimata pārmaiņām. Tad plānojam rīkot dažādas kampaņas, akcijas, konkursu ne tikai savas skolas, bet novada skolu ietvaros. Protams, tradicionāli mūsu talkas, putnu dienas, bateriju vākšanas, makulatūras vākšanas konkursi. Tātad pilnveidosimies, jo šodienas pasākumā guvām ļoti daudz jaunas, inovatīvas idejas. Kas tieši varbūt iekrita acīs un sirdī no šodienas pasākuma? Ļoti patika tas, kad ir izveidoti šie daudzie koki, kas tātad īsteno šo ideju, ka Latvija ir zaļākā pasaulē valsts. Un, protams, gandarījums par tām prezentācijām, ar kurām dalījās pieredzē. Jau tātad ekoskolu programmā iesaistījušās skolas vairāku gadu garumā. Ko teiksiet kolēģiem skolas saimē atgriežoties atpakaļ Dricānās? Mēģināsim iesaistīt daudz aktīvāk visus, ne tikai varbūt mācību procesa gaitā, bet tieši iesaistoties šajās daudzajās kampaņās. Un ļoti gribas iesaistīt arī visus pagasta iedzīvotājus. Kā jūs raugāties uz to, ka savā starpā draudzēties ekoskolam Latgales novada tieši? Jā, priecē tas, ka mēs no Reizeknes novada bijām vienīgā skola, bet satikām šeit savus novadniekus arī poļu vidusskolu. Izveidojām savstarpējus kontaktus un vienojāmies, ka mums būs turpmāk tāda cieša sadarbība tātad ar šo Reizeknes skolu. Tātad domāsim zaļi un dzīvosim zaļi. Paldies par interviju!